Dienas ēdienu un veikalu tīkla Ritual meistarklasē šoreiz bija spāņu garša. Ēdienus gatavoja šefpavārs Javieris Garcia. Viņš pats gan ir dzimis un audzis Meksikā, taču viņa vectēvs bija spānis un ģimenē tika gatavoti spāņu ēdieni. Es vairāk atceros paeģā, jo tas bija ģimenes ēdiens, kur mēs ēdām tad, kad mēs bijām pie vecākiem, pie vectētiņas, vecamāmām, tad bija 20, 30 cilvēks un bija taisījusi lielās panas, un tas bija iespaidīgs redzēt, kā visu to. Pārsvarā bija sestdienos paeģa, un tad svētdienos bija tāds krēmā katalāna, vecamāma taisīja. Jā, un tapas, visu laiku zogām vectētis tapas, jo viņi cer vīnu, mēs tapas ēdām. Tādus 4, man liekas, ka ir klasika, jā, paeģa, un tad ir krēma katalāna, tad gazpacho un tapas. Meistarklases apmeklētājām jautājām, ko no Javiera gatavotajām receptēm viņas izmēģinās un ieviesīs savās virtuvēs. Visvairāk ir saldējs un arī tā tapas mērce, kas ir ar ķiplokiem. Tā mērce šķita ļoti vienkārša, bet es iepriekš tā nebija izdomājis, ka tā varētu tiešām tā ķiplokus vienkārši ar eļļu un ar kādām garšvielām sablenderēt un tiešām veidojas tāda viendabīga un ļoti aromātiska mērce, ko var izmantot. Pat cik viņš ir meksikānis, es arī rēķinājos, ka ēdiena būs tāda rasumiņa ar pipariem un nevīlos. Kumīnu es nebiju nekad mēģinājusi un lietojusi, un tas izrādās tā ir ārkārtīgi svarīga garšviela, ja, jo viņi dod to tonu ēdienam. Un arī tagad safrānu kā izlieto. Ja. Man safrāns kausa mājās kādi 5 gadi, un es nezinu, kur viņu likt. Ja. Un tagad man ir skaidrs, kā viņu lieto. Viņš 2 stundās uztaisīja kolosāls 3 ēdienus un sarežģītus. Es mēģināšu. Es domāju, šo sestdienu noteikti. Javiera Garcijas gatavotās spāņu ēdienu receptes meklējiet žurnāla Dienas ēdienu jaunākajā numurā.